Rīgas motoru muzejā un Daugavpils inženieru arsenālā tiek eksponētas divas līdzīgas retro mašīnas – divi Rolls-Royce Silver Shadow. Rīgā tā atrodas sasistā stāvoklī, bet Daugavpilī bez būtiskajiem bojājumiem. Kāpēc tā? Motoru muzeja Rolls-Royce ir unikāls ar to, ka savulaik tas piederēja PSRS ģenerālsekretāram Leonīdam Brežņevam. Pastāv divas versijas par incidentošo valsts galvas spēkratu. Saskaņā ar pirmo versiju, Leonīds Brežņevs pats bija pie stūres, kad notika avārija ar krāvas mašīnu. Otrais šī notikuma nostās vainu novelk uz Brežņeva vadītāju. Inženieru arsenāla Rolls-Royce neizceļas ar tik unikālu īpašnieku sarakstu, kaut arī savulaik tas kalpoja par Ķīnas diplomatiskās misijas mašīnu Latvijā. Vienojošais abiem modeļiem ir ne tikai 5-metrīgs melnais korpus un britu šarms, bet arī tas fakts, ka savulaik Rolls-Royce Silver Shadow uzskatīja par savu mīļāko mašīnu grupas Queen leģendārais līderis Freddijs Merkurijs.